Pirmkārt, tas bija tāds politisks. Mums gribās. Man gribās dārgu rotaļlietu. Mums vienkārši gribās. Ja jūs paskatieties uz Latvijas karti un paskatāmies uz esošo dzelzceļa infrastruktūru, mums ir dzelzceļa līnijas Rīga, Liepāja, Rīga, Ventspils, Rīga, Rēzekne, Rīga, Daugavpils. Ja mums tagad būs tā līnija Rail Baltica, kas mainīsies? Tāpat tie tanki būs jāved uz Liepājas un Ventspils ostu, ar dzelzceļu jāved uz jauno poligonu pa vecajām līnijām. Tātad militārā mobilitāte, tas ir tikai tāds bla bla bla. Pasažieri. Kādi pasažieri? No kurienes uz kurien? Kravas. Kādas kravas? Somija ved no savas Helsinkostas vai tur no Tallina ved no savas ostas kravas ar kuģiem, kur viņiem vajag. Tāda politiķi kaut kāda sen radusies iegriba. Cita lieta Lietuvai. Lietuvai, jā, Viļņa, Kauņa, Viļņa, Klaipēda, jā, Kauņa, Varšava, Kauņa, Berlīna, Viļņa. Tas ir Lietuvas infrastruktūra. Tā bija, starp citu, ar autoceļu. Via Baltica. Precīzi tas pats. Mums ir no Salacgrīvas līdz Rīgai 100 km un no Rīgas līdz Bauskai tur 80 km. Visa Via Baltica. Un tad, kad es biju satiksmes ministrs, man arī bija sirds sāpēji. Lietuvieši būvē maģistrāles Kauņa, Viļņa, Klaipēda, Viļņa, Varšava, mūsu Rīga, Ventspils, Rīga, Liepāja, kur tagad notiek nenormālas avārijas, kā nav, tā nav. Jo tas nav redz Via Baltica. Tieši tas pats stāsts. Es, protams, saprotu, ka lielākā daļa cilvēku nav bijuši satiksmes ministri, un viņiem tas ir tālu un sveši. Es ļoti labi saprotu. Bet mēģiniet ieklausīties tajā, ko es saku.